Jelgavas centrā ir kāda vieta, kur diezgan regulāri ir sastopami lieli ļaužu pūļi. Arī šis vakars nav izņēmums. Iesim noskaidrot, ko tad viņi tur tā stāv. Kāpēc jūs izvēlaties Kreklus par to? Šodien dzimšanas diena. Mēs jāsiecam šodien dzimšanas dienā. Tā ir kā dāvana, ja? Tā ir kā dāvana, jā. Mēs vienmēr tās svinam. Labākā dāvana manā mūžā. Krekli vispār patīk, ja, kā vieta? Kas ir tas foršākais, kas ir? Latviešu mūzika. Bārmeņi. Arī labi. Un apsargi. Apsargi! Kā tu uzturi sev formā? Sportzāli. Bet cik reizes nedēļā vingro vai ko tu tur dari? 4 reizes nedēļā. Kāds ir vidējais Kreklu apmeklētājs? Cik viņš var glāzes turēt? Nu tā, teiksim, ja ņemam malā. Nezinu kā kur. Tīs vienā rokā 3 glāzes var noturēt. Cits vienu. Tas atkarīgs no tā, cik jau ir iekšā. Jūs arī sakat tā, ka stop vairāk tev nelajat. Ir gadījies pateikt arī. Kāda reakcija? Kā labāk džekiņi varbūt ūdeni padzersimies, ha? Nu, reakcija, protams, ir negatīva. Viņš negrib mājās un negrib ūdeni. Viņš grib tomēr alkoholu. Bet jūs jau rūpējaties vienkārši par veselību, vai ne? Bet, protams. Nu tā, lai zin kā, lai kāds par soli nekrīt zemē. Lai tomēr turās kājās un viss ir kārtībā. Ko tu ieteiktu dzert nākamajā rītā pēc Kreklu apmeklējuma? Nu, kaut kādu minerālu ūdeni jādzer. Boržomī pieņemsim. Kur ir tā dziesma, kuru Kreklos spēlējot, ja, visvairāk pieprasa? Tā dziesma vēl priekšā, es domāju, ko mēs tā spēlēsim. Es vienmēr ir tā, kad uz koncertu beigām tu beidz to, un tad redz, kur ir tā visvairāk kārotā. Man liekas, kad pagājušo reizi, kad spēlējām Valdotnes ir Jelgavas Kreklos, tad tas bija kāds ļoti slavens komandas dziesma, jo Dinamo Rīga bija. Jā, tā varētu būt arī šoreiz mums. Cik reizes ir bijis jāatkārto viena dziesma? Vispār jāatkārto. Mēs neatkārtojam vairs dziesmas. Mums senā bija tāds nītis, ka bija mazāk dziesmu, tad mēs visu laiku atkārtojam dziesmas. Mums daudz dziesmu, tad mēs neatkārtojam. Mēs vienkārši spēlējam vēl ko citu. Kā vispār šodienas klubs ir tāds, Zemgalē labākais? Šis ir klubs, kurā gribās atgriezties obligāti spēlēt. Tāpēc, ka, pirmkārt, tā ir attieksme šeit pret mūzikām, kas ir fantastiski, otrs ir liels kā studentu publika, kas nāk un kur dzīvo līdzi un dzied līdzi un mainās katreiz citu publiku. Tas arī ir fēni. Tā ir tā vieta, ka mums gribās atgriezties. Es šeit, Jelgavas Kreklos, jā. Vēl un vēl spēlēt. Jāduši kodoli, 3 gadus jānīt, kā kalnu līdā, 3 dziļas upes, jānītis brīdā, 3 baisus puķus, jānītis kaldā. Jums patīk Krekli vispār? Protams, kā jau visiem Jelgavas studentiem. Kas tur ir tas foršākais tajos Kreklos? Labs meitenes? Kā atmosfēra, viss, pilnīgi viss. Kāds meitenes? Protams, ka labas. Kurās dienās ir smukāks meitenes? Trešdienas, studentu dienas. Kāds būtu novēlējums, ko jūs varētu pateikt Jelgavas Krekliem?
lai turos un vēl attīstās. Un tikpat labas balvas taisa. Jā. Kādēļ ar dēļ vējiem šries? Tik dēļ vējiem, dēļ šiem es tevi neredzu. Dējot, šo tikko iesākušo deju. Gribu dējot, lai tas otrs esi tu. Cik litrus cilvēki izdara vienā vakarā? Daudz, mēs neskaitām, mēs nevaram tā pateikt vienā vakarā, bet daudz. Atkarībā, ko alus aiziet pie no 2 reizes mums tie 60-90 litri, tas ir kā minimums. Nu, ja students, tad visi 100 aiziet, pat vairāk. Kāda vispār ir Krekla apmeklētāji, tāds vidējais Jelgavas Krekla apmeklētājs, tāds raksturojums mazais? Raksturojums? Jelgavas Krekla apmeklētājs ir mūžīgi studenti, kas vienmēr ballējās, un viņiem nav raižu nebā ko. Tātad, ja jūs esat Jelgavā un gribat izklaidēties, Jelgavas Krekla ir īstā vieta, kur to darīt?